Sveiks, mans mīļais skatītāji! Par vēnu operācijām vasarā joprojām klīst dažādi mīti. Daudzi atliek manipulācijas līdz rudenim, jo baidās no komplikācijām. Bet vai tam ir medicīnisks pamats? To mēs tūdaļ noskaidrosim. Profesor, mēs šoreiz neesam divatā. Mums ir pievienojies trešais, jūsu pastaigu biedrs. Jā, tas ir mūsu suns. Tātad Mija, viņa faktiski visi klīnikas apmeklētāji arī var ikdienā satikt Miju mūsu veikalā, kas ienākot ir kreisajā pusē, tātad precīzi zem šīs telpas, kuru viņa arī pavada visu savu dienu. Man šķiet, ka ir ļoti labi, ka arī Mija iesaista jūsu aktivitātēs, jo mēs jau zinām, ka katra kustība nāk tikai par labu. Bet, ja ir slims vēnes, ko tad? Tas ir vēl jau labāk. Es tikai ieteiktu visiem cilvēkiem ar slimām vēnām iegādāties suni. Mēs pārvietojamies pārāk maz. Un no šāda aspekta, protams, es tikai visiem ieteiktu suni, jo tā ir iespēja iziet pastaigāties, paskatīt īpaši šobrīd, kad ārā ir tik zaļš, tik skaisti, vai ne, pastaiga. Jā, tieši tā, un tagad nāk lielais karstums virsū. Un kāpēc tieši vasarā, siltā laikā vēnu problēmas aktualizējas? Tur ir virkni dažādu lietu, ir gan saistīts ar vēnām, gan saistīts ar kopējo cilvēku veselību, bet tas svarīgākais būtu, kas ir jāpatur prātā, ka vēns kalpo ne tikai, daudziem liekas, ka vēns ir tikai tāds vizuāli nesmuki vai vizuāli būtiski, bet nē, vēnām ir arī savu funkcionālā nozīme, un tas būtiskais ir tas, ka viņas nodrošina arī organismā temperatūras uzturēšanu, tātad vēnu tīkls, viņš ir, tas ir būtiska loma, ir uzturot kodola temperatūru, tātad smadzenēm un aknām vajag, teiksim, nepārkarst, tātad viņas ir jādzesē, un tas nozīmē, ka karstā laikā vairāk asins plūsma tiek palaista pa virspusējām vēnām, pa ādas vēnām, tādējādi pastiprināt dzesējot mūsu. Un tas ir arī pierādīts, ka valstīs, kuras dzīvo tuvāk ekvatoram, tātad, kur ir karstāks laiks, tur arī cilvēkiem ir vairāk virspusējo vēnu saslimšanas, varbūt nedaudz savādākas formas, tieši saistībā ar to, kad ir intensīvāka plūsma, tātad vairāk tiek lietotas vēnas. Vasarā tūska un, kā jūs minējāt, arī liels karstums, bet vai tas mīts, kas klejo pa pasauli, ka vasarā nedrīkst taisīt vēnu operācijas, vai viņam ir medicīnisks segums? Medicīniski tam nav nekāda pamatojuma. Kā es minēju, medicīniski vēnes pilnīgi vienādi tiek ārstētas. Arī ļoti karstās valstīs, tāpat kā cauru gadu, bez jebkādas ietekmes, noteikti karstam laikam nav ietekmes. Daudz lielāka ietekme ir tam, cik precīzi ir izvēlēta ārstēšana, ārstēšanas apjoms, cik precīzi tā izpildīta no ārsta puses. Tas daudz vairāk nosaka to rezultātu, bet nevis šī gadījumā tāda tehnoloģija, tehnoloģijas pielietojums, pareizo tehnoloģiju kombinācija. Tad faktiski es gribētu šeit teikt, ārsta profesionalitāte nosaka to, vai būs šis labais rezultāts vai nebūs. Cilvēkiem taču tomēr šķiet, vasarā pietūks kājas, būs karsts un vēl arī jāvelk ir kompresijas zeķes pēc operācijas. Cik tam ir pamatojums? Arī nepārāk, piemēram, jūs šobrīd redzat, arī man šobrīd ir kompresijas zeķes kājās. Smukas. Jā, jo saura dienu strādāju, tad mēs šobrīd sēžu kopā jums, pēc tam es došos operēt un pēc tam es došos pieņemšanu. Un tā es būšu šeit klīnikā tuvu 12 stundām. Man tanī laikā ir ļoti būtiski, ka, teiksim, ir šī kompresija un līdz ar to es samazinu kāju tūsku. Tātad kompresijas zeķes neatkarīgi no tā, vai mēs ārstējam vai neārstējam vēnes, es ieteiktu tomēr arī zinātni, tīpaši, kad mēs paliekam vecāki, kad veidojas dažāda veida veselības problēmas, ka palielinās trombozes risks, arī saistībā ar vecumu. Ja? Tad kompresijas zeķes noteikti būtu ieteicams regulāri valkāt un kontrolēt gan tūsku, gan trombozi. Saistībā ar mūsdienīgām vēnu ārstēšanām kompresijas nozīme palikusi daudz mazāk nekā tas bija kādreiz. Mēs šodien apmēram pusi no visām operācijām klīnikā veicam bez kompresijas zeķu lietošanas. Fantastiski. Ja, jo pacients arī atnāk saulaicīgāk pie mums ar sākotnējākām sūdzībām, jo ir mazāk vajadzīga kompresijas terapija. Kompresijas terapijas nozīme, kad palielinās
Ja ir jau ielaistas sūdzības, ja ir ļoti lielas vēnes, ja ir kāja tūska, ja ir izveidojušās jau ādas izmaiņas, ja ir bijusi, teiksim, tromboze, dziļo vēnu tromboze, šādiem pacientiem iespējams neatkarīgi būs visu dzīvi jāvalkā kompresijas zeķes, bet tas nebūs saistībā ar vēnu operāciju. Tātad vēnu ārstēšanas ieteikt tomēr sākt vairāk saulaicīgi pie netik ielaistām stadijām, jo tad šie rezultāti būs labāki, arī ilgtermiņa rezultāti būs mazāki, būs mazākas sāpes, mazāks sarežģījuma risks pacientiem un, protams, izvēlēties mūsdienīgas tehnoloģijas un pareizu šo tehnoloģiju pielietojumu. Tad arī mums ir iespēja ārstēt pacientus, kā es minēju, pusē gadījumu. Tad vasarā mēs vēl vairāk, pat 60–80% no pacientiem tiek ārstēti bez kompresijas zeķu lietojuma. Un pacients, kas ir svarīgi arī pie šīs tehnoloģijas, tā ir attīstīta tehnoloģija kā reiz pie mums šeit Latvijā, mūsu klīnikā. Tas arī dod priekšrocības pacientam, ka viņš jau nākošā dienā pēc šādas ārstēšanas vasarā var doties peldēties nākošā dienā un doties sauļoties, jo saistībā ar to, ka mēs apstrādājam šo vēnu dziļi audos, arī saules apstarojumam nav ietekmes uz šo mūsu rezultātu. Sveika, Lelde! Sveika! Saki, lūdzu, kādas bija tavas sajūtas, kad tu saprati, ka jāvēršas pie flebologa? Jā, es jau diezgan agrā vecumā pamanīju, ka ir tā saucamais redzamais vēnu tīklojums, un sāk just arī nelielas asas sāpes ik pa laikam. Tas bija diezgan jau agrā vecumā, teikšu tā ap gadiem 19. Es biju 2017. Gada pavasarī, kad man tika veikta kāju vēnu pārbaude. Toreiz daktars konstatēja, ka man vēl operācija nav nepieciešama, bet nākotnē tāda kā būs vajadzīga. Un tad tā arī tā nākotne diezgan straujiem soļiem nāca un pienāca. Pirmā operācija tātad tev bija rudenī, tātad augstajā periodā. Bet tu biji izlēmusi, ka jāveic arī otra operācija, un tā iekrita vasarā. Es vienkārši zināju, ka tas bija jāizdara, jo ārsts pateica, ka tā diagnoze bija jau, ja nemaldos, 4. stadija, kad vislabāk to bija veikt, negaidot kaut kādu konkrētu brīdi, ziema, vasara. Jā, pirmā bija rudenī. Viss bija ļoti veiksmīgi, un pēc tam arī pavasarī veicu otrai kājai, un nevaru teikt, ka kaut kas būtu bijis krasi savādāka. Tā kā man pieredze bija viennozīmīgi pozitīva abos divos gadalaikos. Un vai man bija bailes no tā, ka tuvojas vasara? Principā es operāciju veicu māja beigās, kas bija jau ļoti karsta diena. Un man nebija īsti bail no tās tūskas vai no kaut kā tādas. Man vairāk bija jautājums, kad es varēšu atgriezties sportiskajās gaitās, jo man ļoti vasarā patīk aktīvs dzīvesveids. Es viennozīmīgi varu teikt, ka treniņi ir savādāki. Es teiktu, ka viņi ir kvalitatīvāki, jo arī īpaši pēc treniņiem es nejūtu šo smagumu sajūtu. Un it īpaši vasarā, kad kājas kā tā mēdz būt smagākas un ir ātrāk tā noguruma sajūta, it īpaši, jā, es varu teikt, kad ir tiešām daudz labāka sajūta un daudz vieglāk. Tātad rezumē, ko mēs varam darīt vasarā un ko atlikt tomēr uz augstāku laiku? Tātad viss tas, kas ir medicīniskas indikācijas, ja mēs runājam, viss tas, kas ir saistīts ar lielām zemādas vēnām, ar izteiktu tūsku, ādas izmaiņām, jo tā ir pigmentācija, ādas sacietējuma, trofiskām čūlām, tur nav nekāda limita. To var darīt ziemā, vasarā, jebkurā laikā, jo ātrāk, jo labāk, lai neprogresē šī saslimšana. Jo jūs atceraties arī, ka slimas virspusējās vēnas ir kā reiz lielākas, padara jums paaugstina lielāku trombozes risku tieši vasarā. Jo, ja ir vēnās nepareizi plūst asinis, tad šeit tas var būt arī trombu izcelšanās iemesls un iespējami pāragra nāve. Tā gadās. Ja? Tātad to vajadzētu tomēr izsināt un saulaicīgi ārstēt. Viss tas, kas ir estētisks, it īpaši, ja mēs runājam par pacientiem, kuri grib šo te superestētiku, ārkārtīgi skaisti, tikai kaut kur virspusējs tīklojums, tad var būt
pats karstākais un saulainākais laiks nebūtu tas optimālais. To varbūt varētu arī atlikt uz kādu citu laiku, kad ir tomēr netik daudz saules, jo cilvēks neviens nav perfekts, un neviens cilvēks varbūt, tur jābūt ļoti saprotošam un cilvēkam, kurš ir ļoti, līdzestīgs, lai viņš tiešām ik pēc 2 stundām šo saules aizsargkrēmu uzlikt un saules radiācijai kājas nepakļaut, ejot kur ārā, jo tomēr mums ir kaut kāds neliels risks veidoties pigmentācijai, tīpaši tām zonām, kuras ir tikko svaigi apstrādātas. Tā kā no tāda aspekta es ieteiktu to varbūt tad nedarīt tās 2 nedēļas gadā, kad mums ir ļoti karsts laiks, ja? Bet visā pārējā laikā tur nav nekādas problēmas. Iedrošiniet skatītājus, lai viņi neatliek un nāk šodien, jo labākais laiks ir tagad. Vienām, man jāsaka, ir visi gada laiki ir ļoti labi. Tas svarīgākais ir, lai būtu labs ārsts, būtu klīnika, kurai ir pietiekama pieredze un arī mūsdienīgākās tehnoloģijas, zināšanas un prasmes. Tad izvēlaties labu ārstu, labu klīniku, un tad vēnes var ārstēt cauru gadu.